Sveiki, mani sauc Arnis. Es esmu izgājis pirmo Norbekova kursu, un tagad esmu izgājis otro Norbekova kursu. Un esmu ļoti apmierināts ar zināšanām, ko es ieguvu. Man svarīgākā problēma ir redze. Un, es ar redzi jau ņemos diezgan ilgi, varētu būt jau 4 gadi. Man +7 brilles bija, bet pēc šiem kursiem, visiem, ko iziet, tas dod tā kā enerģiju uzreiz, tad tā kā, teiksim, tu trenējies, un tad pēkšņi tā redze tā kā druscīt apstājās. Un ja tev ir atkal jauns stimuls, jaunas nodarbības, tu daudz intensīvāk tur vingro un ņemies, iegūst jaunas zināšanas, tā redze tā kā atkal aiziet uz uzlabošanās periodu. Iegūst zināšanas, enerģiju. Tā kā es rekomendēju, kam ir interese par šīm lietām, vispārējai veselībai, redzē, ļoti labs kurs. Paldies! Ar ko atšķirās pirmais no otrā kursa? Pirmais kurs ir vairāk tāds tā kā iepazīšanās kurs, un tur ir vingrošana, vairāk tieši sustāvnāja gimnastika. Locīto vingrinājumu, jā. Otrais kurs ir, teikšu, vairāk viņš ir tā kā dziļāks un vairāk izskaidro visu. Viņš ir tā kā, ne sportiskāks, bet psiholoģiskāks, es teiktu. Un kas mainījās pēc otrā? Pēc otrā kursa ir zināšanas, ir iegūtas labākas zināšanas un labāka pašsajūta. Attiecībā? Tur mums ir tāda bija uzdevuma, ka jāsaka cilvēkiem komplimenti, un tad tas jau tev rodas kā ieradums. Un tev uzreiz uzlabojas dzīves kvalitāte. Tu pret cilvēkiem izturies daudz draudzīgāk, un attiecīgi viņi arī pret tevi ir draudzīgāki.